demokrātiem un klausījās podcastu Stereotips. Sveiki, klausītāji! Čau, Arti! Čau, jums kopā atkal podcasts Stereotips. Pagājis mazliet laiciņš, un mēs esam atkal ar jums. Cerams, kad arī aizies tādā ritmiņā. Par spīti karstumam esam savās studijās. Ko mēs varētu uzreiz lieksim iekšā, vai ir kāds priekšvārds Artim sakāms arī, vai varam vērt vaļā audiotēku? Vērsim vaļā audiotēku. Aiziet. Audiotēka – vieta, kur pārunā audio lietas. Un šoreiz man ir tāda tēma, ieslēgsim arī apakšā muzoliņu bišķiņa pierēzes. Tāda tēma prātā iešāvās mazliet parunāt par tieši Bluetooth austiņām. Vienalga kādā formātā lielas, uz ausīm, pāri ausīm, ausīs iekšā, jebkāda veida. Un tas, ko es gribēju izrunāt par to, ir par to, kā mēs, piemēram, pērkam tās austiņas. Pirms, piemēram, es pērku austiņas, es apskatos austiņu apskatus, jo ne viss produkti ir pieejami veikalos, un tagad ir internets, un praktiski, lai nenopirktu kaķi maisā, mēs skatāmies austiņu apskatus. Un mēs tā darām. Lasam internetā, skatāmies YouTube video, lai apmēram saprastu, ko lieta grozās, kā viņas skan, cik tur kādi parametri un tādā garā, lai vismaz ir kaut kāda nojausma. Tagad jau gan internetu laikmetā arī var tos produktus atgriezt atpakaļ, bet, zin kā, slinkums. Tā vienmēr ir ķēpa, vai ne? Jā. Bet, runājot īstenībā, pat ne tikai par austiņām, īstenībā jebkāda prece, ko mēs plānojam izmantot ikdienā, es domāju, ka tagad ir diezgan tāda norma iepriekš apskatīt gan atsauksmes, gan rakstīts atsauksmes, gan video apskatus par tām lietām, ko mēs pērkam. Un tā, lai tiešām mēs izvēlētos to, kas mums noder vislabāk. Jo ne visiem patīk viens un tas pats dizains, vai ne visiem ir viena un tā pati tā klausīšanās dinamika, piemēram, kādam vairāk patīk basi, kādam vairāk patīk augstās daļas un tā tālāk, bet par to mēs parunāsim. Jā, jo tās austiņas nav tas lētākais prieks laikam mūsdienās, jo es uzskatu, ja austiņas maksā 150 eiro plus, tas jau skaitās nosacīti dārgi. Tas ir dārgi jau. Jā, piekritīšu. Jo mēs jau varam aiziet kaut kādās 300 eiro, 600, 800. Protams, kad ir arī tādas austiņas, bet tādas, kuras tu gribi ikdienā nesāt līdzi, kā saka, un klausīties un aktīvi izmantot, tu nepirksi austiņas pa, vienalga 600, 700, 800 eiro un nevazāsi apkārt tramvajā pa somām un visur citur. Tev mazliet, man liekas, vismaz man būtu tāda neliela bijība pret to, ko es esmu iegādājies, jo tas ir dārgs un es viņus vairāk, man liekas, izmantotu mājās tādos, apstākļos mazliet sterilākos. Jo, protams, kad viss nonēsājās. Pēc tavām domām, kur tad ir tas finansiālais, tas loks, zemākais gals un augstākais gals tādām austiņām, kuras tu ikdienā nēsātu līdzi un kuras būtu žēl pazaudēt, bet varbūt nebūtu gluži finansiālais krahs, ka tu viņus pazaudē? Tāds, es varētu pateikt par dārgāko. Vidēji 150 eiro es varētu, kā saka, visu dienu, visur līdzi. Un man, protams, kad arī būtu žēl, ja sajūgt austiņas pa 70 eiro vai 60, jo es ticu, ka tā skaņas kvalitāte tajā robežā no 70 līdz 150 atšķirās tikai niansēs kaut kādās un sīkumos dažādos. Jo es varu staigāt arī apkārt, nav problēma, es esmu nopircis gan ar vādu austiņas par,
30 eiro, 20 ausīs liekamās, un viss ir forši. Man apmierina tas viss. Galvenais, lai apmierina tas skanējums. Bet tas, ko es gribēju šodien ar tevi mazliet izrunāt, ir tieši par austiņu apskatu. Tieši bezvadu austiņu, Bluetooth austiņu apskatiem, kā tie tiek veidoti, kā produkts tiek mūsdienās pārdots. Jo kādreiz, kad mēs pirkām un tagad arī pērkam austiņas ar vadu, tas galvenais jau, ko tu gribi zināt, ir kā viņas skan. Jo tu taču pēc, lai austiņas klausītos. Protams, dizains tur, tas viss ir forši. Man ir svarīgi, lai es austiņā varu nomainīt vadu, piemēram, lai viņš ir atvienojams no austiņām, lai es varu nomainīt spilventiņus, kas ir ap ausīm, ja ir lielās ausis, jo viņi ar laiku nolietojās un tur viss sāk drupt, un tad tu izskaties, nezinu, pēc kā, ka tev ir pēc tam ausis aplipusi ar tādām melnajām vai brūnajām, vienalga kāda krāsas daļaņām no tiem spilventiņiem. Lūk, un man ir, es teiktu, pat bēda tāda, kad tajos apskatos tiek runāts, cik ilgi tur baterija, jo bezvadu austiņas, protams, ir lādējamas. Tad ir komplektācija, vai ne? Kas ir komplektā? Tev vads tur maināmi vēl spilventiņi, maciņš, kur pārnēsāt viņas, tas viss ir līdz. Tad tiek runāts par tādu lietu, cik mikrofoni iekšā, kā viņi slāpē skaņu, cik tehniski tiek runāts par visu. Kādi Bluetooth kodeki tur vai ne, vēl kā viss tas notiks. Tiek runāts par visu, bet par skaņu netiek runāts. Par skaņu ir tā, ir basi daudzi, basi ir un ir detalizēta skaņa. Tas ir viss, ko es dzirdu it sevišķi no Latvijas vietējiem mūsu apskatniekiem dažādiem. Es nesaukšu konkrēti vārdā, jo es viņiem arī esmu sūtījis ziņas un draudus. Tā kā uzrunājis, hei, es nezinu, kas ir tas un kā notiek tas tām austiņām, kāpēc jūs neiekļaujat standarta apskatos, jo viņiem, man liekas, ir šablons, kur viņi iziet cauri, apskatām, ko vajag, un viss, un aizmirstam, un varbūt, ka kāds nopirks. Tā kā, To visu viņi apskata, bet man svarīgākais taču ir, kā viņas skan. Tu man nevari pārdot mašīnu, neiedodot man ar viņu izbraukt. Tu man pateiksi, maz tērē, tur es abstrakts cipars un nosauku 10 km, 10 litri uz 100 benzīns, un tur 15 sekundēs līdz 100 km/h pātrinās. Bet es neesmu izbraucis, es nejūtu, kā viņa vadās, vai viņa tur mīksta vai cieta ir, kāds ir ērtums, kad tu ilgus gabalus brauc. Par to, tu nepārdos. Taču labi, mašīna varbūt ir tāds dārgāks, bet, salīdzinājumā tas ir ļoti līdzīgi. Tu pērci produktu, lai klausītos mūziku, bet tev īsti nepasaka, kā viņš skan. Tā ir mana sāpe. Es saprotu to principu. Tad jautājums ir, kā tu iedomājies, kā apskatā viņi varētu reprezentēt, parādīt, kā šīs te austiņas skan. Pirmām kārtām, kas man ir nepieciešams, lai es izprastu to mazliet dziļāk, kā viņas skan, es gribu, lai apskatā uzrāda kaut vai 5 skaņdarbus, kur ir klausīti ar šīm austiņām, lai es varu mājās paklausīties, kas tās vispār ir pa dziesmām, ar ko cilvēks ir tā kā testējis. Varbūt viņš klausās klubu mūziku, tur drum and bass, bet es klausos, piemēram, rock mūziku, vienalga, vai pop mūziku, jo tas taču viss skan, savādāk. Drum and bass, protams, ka tie basi būs brutālāki jau startā, vai ne? Tā mūzika tā ir domāta, lai viņi skan, bet man vajag redzēt, atsaukties uz kaut kādām dziesmām konkrētām, lai es saprastu, kā tās dziesmas skan, piemēram, ar tām austiņām, kas jau man ir, tīri paklausīties, kā ir, un tad viņš saka, ka tur ir daudz basi. Varbūt uz manām austiņām nav tie basi tik daudz, viņi ir varbūt neitrālāki. Es nezinu, vai viņi nenoraksturo, vai austiņas skan silti, piemēram, vai tumši, kas ir tas, tur, kur daudz basi, vai ne? Vai viņas ir neitrālas, kad viss ir tā kā sabalansēta tā skaņa. Nepiemina arī
skaņas avotu, no kura viņi ir klausījušies testa laikā, vai tas ir telefons, vai tas ir kāds streamers, vai tas ir kāds, vai ar datoru. Nu, tas taču viss ir, es domāju, ka tas ir jāuzskaita, lai saprastu, jo ir taču Bluetooth kodeki tām austiņām bezvadu, kuri atšķirās, piemēram, iPhone un vispār ir tikai 2 kodeki, kas ir, ja es nemaldos, ir SBC, viņš saucās, standarta, tā kā tas, kas ir visam, vai ne, tas minimums un tas Apple AAC un viss, bet tev pasaka apskatā, jā, tur ir LDAC, kas ir it kā būtībā, tur 920 apmēram kilobaiti sekundē tas maksimālais bitrates, kā saka. Bet man, piemēram, iPhone nav nemaz tāds LDAC, man tas neko nedos. Bet, ja tu esi tāds neliels nezinātājs, tu ieej veikalā, tev izstāst visas šīs lietas, un tu vari nesaprast, ka tev pat nederēs īsti tas viss, ko tev mēģina notirgot. Lūk, tā es varētu, ko es gribētu, kādu informāciju, lai es varētu saprast mazliet vairāk, kas notiek ar tām austiņām. Principā ir tā, ka tu gribētu zināt, pirmkārt, kāda tipa mūzika ir klausīta, tad, kad tās austiņas ir tā kā apskatītas, kāds formāts failam, es domāju, arī diezgan svarīgi, vai ne, jo ja mēs klausāmies lossless, ja mēs runājam par digitālo failu vai parasti MP3, vai nedod Dievs vēl vairāk sakompresētus failus, vai mēs klausāmies no kaut kā fiziskā avota, piemēram. Un tad otrā daļa ir tā, kā saucamā, konsumēra patērētāja daļa, kas īstenībā ir baigi svarīgi katram patērētājam individuāli. Tu jau zini, kur tu tās austiņas izmantosi. Ja, tu piemēram, to pašu iPhone, ja tu zini, teiksim, tev šīs austiņas ir vajadzīgas, lai tu klausītos mūziku caur iPhone, piemēram. Līdz ar to tevi interesē tādi apskati, kuros tas cilvēks reāli ir mēģinājis izmantot šīs austiņas uz iPhone, un tad var dot kaut kādu to rekomendāciju par vai pret, apmēram apraksts par to, kā tā mūzika skan salīdzinot ar standartu kādām citām austiņām, vēl līdzīgas vērtības, līdzīgas naudas summas iekārtām. Baigi specifiski īstenībā, tā padomā. Jo, cik cilvēku, tik dažādi klausīšanās veidu, labi, pārspīlēju, bet ikdienā mēs parasti klausāmies, no viedtālruņiem, laikam jau, izejot ārā. Bet tie cilvēki, kas grib klausīties mājās, attiecīgi, tad tur ir vairāk dažādas ierīces, vai tu viņas slēdz klāt savam datoram, vai tu viņas slēdz mūzikas centram, plašu atskaņotājām, tam līdzīgām lietām. Jā, tas ir interesanti. Tas nozīmē, ka katram apskatam vajadzētu tā kā bišķiņa tādu spektru ar ierīcēm, uz kurām šīs te konkrētās austiņas tiek tā kā izmēģināts. Un tu saki, ka tas šobrīd tā nenotiek, vai ne? Vismaz ar tiem, ko es esmu saskāries un saskaros, ikdienā es arī klausos dažādus tāda tipa podkastus, kas ir Latvijā zinām diezgan populāri, kur notiek šo austiņu arī apskati pa laikam. Un, labi, es saprotu mazās austiņas, tās, kas ir arī bezvadu, ko tu ieliec ausi iekšā. Es viņas neuzskatu par tādu ļoti nopietnu mūzikas klausīšanās veidu. Ja tu gribi tiešām klausīties, es pats tādas izmantoju, jo viņas ir vienkārši ērtas. Tas ir ērti. Tu iemet kabatā ātri, tev nav vadu, jo bieži tagad arī es pilsētā, piemēram, staigājot ārā, es izmantoju vispār tikai vienu austiņu. Drošības apsvērumu dēļ. Es dzirdu, kas notiek apkārt. Jā, ir mums tie caurspīdīgie režīmi, viņi ir forši. Es arī izmantoju šo caurspīdīgo režīmu, kad es dzirdu gan mūziku, gan kas notiek man apkārt, vai ne? Es ielieku abas, bet kad es esmu tramvajā vai kādā transportā citā, es izmantoju šo režīmu, jo ir arī cilvēki, kas nepanes fiziski, kad tev ir ļoti spēcīgs tas, angliski noise cancelling skaņas, es nezinu, kā latviski viņi pat termins tāds tehnisks, skaņas slāpēšana, vai ne? Jā, Trokšņa slāpēšana. Un
viņi rada pilnīgi tādu spiedienu tev uz ausīm. Ja tu neesi nekad ar tādu tiešām ļoti labu to trokšņa slāpētāju saskāries, tev liekas, nekas jau nav, neko nedzirdu, bet man, piemēram, pat nepatīkama tāda sajūta rodās bišķiņa tā kā mucā, tā kā spiedīga nedaudz. Un starp citu, arī visas jau tās austiņas, kas ir bezvadu pārsvarā, viņas jau, kad ir nekas tev neskan, viņas jau mazliet šņāc. Ir troksnis, no kā vadu austiņu veidotāji mēģina izvairīties. Tad, kad neskan mūzika, tev nepienāk signāls no iekārtas, tev vispār ir jābūt perfektam, tumšam, tukšumam, klusumam, lai tas tev it kā neliktos, ka dziesmā tur kaut kas ir vai ne, kaut kas šņāts, vai tas ir ierakstā, vai kas tas bija. Lai tu nesāktu taustīties, no kurienes nāk tā šņākšana, bet tu uzliec jau Bluetooth austiņas, tev jau standartā jau viņas mazliet tur kaut kas jau notiek, neliels tāds troksnīts. Tas ir interesanti, tas nozīmē, ka austiņām ar vadu ir uzlikts principā noise gate saucamais, kas izslēdz konkrēto to baltā trokšņa frekvenci. Jā, bet tu jau klausies viņu no iekārtas. Tev signālu dod iekārta. Un, ja tev, piemēram, vadu austiņas ir iespraustas iekārtā un tu neko nedzirdi, ir pilnīgi kluss, tā tad viss ir kārtībā. Jo tagad jau mūsdienās arī runājot vēl pa austiņām mazliet bezvadu austiņas, man liekas, ļoti daudzas tu nevari klausīties pasīvajā režīmā, kas nozīmē to, ja tev, piemēram, ir lielās austiņas, pāri ausīm vai uz ausīm, tu viņās var iespraust vadu arī, vai ne, kas ir ērti, ja it kā izlādējās, un iespraust to vadu arī savā vai telefonā, kam vēl var. Ir jau visādi pārveidotāji tagad mūsdienās, un tu viņas nevari klausīties nemaz tādā pasīvā režīmā, tev austiņas ir obligāti jāieslēdz, un automātiski jau notiek elektroniskā jau signāla apstrāde, audio, tas DSP, vai ne? Viņas visas darbojās uz tādu principu. Austiņas vairs netiek noskaņotas, vai ne, kā vādu austiņas. Tev jau tie skaļruņi tiek, kā saka, uzskaņoti, lai tev viss tur būtu forši un labi skanēti, vai ne? Tagad tas viss notiek jau ar tur datoru palīdzību, tev saregulē visu, kā vajag, un viss. Tā kā arī tāda ir tā lieta vēl pa austiņām, kad, it kā izlādējās, bet ļoti maz, kuras var strādāt pasīvi ar vadu, kad iesprauž. Arī tas netiek bieži pieminēts apskatos. Tie var būt visādi tādi sīkumi, bet tu var būt kā nezinātājs, kā cilvēks patērētājs parastais, to saproti tikai pēc tam, kad tu jau sāc to produktu tā aktīvi lietot. Un tikai tad tu sāc iedziļināties, ko tu esi nopircis līdz galam. Lūk, tā. Skaidrs, Uģi. Man gan ir jāatzīst, ka man pašam nav nekad bijušas bezvadu austiņas, un šobrīd arī nav bezvadu austiņas. Tāpēc man nav bijuši tādi piedzīvojumi ar tieši šādu tipu preču apskatiem. Bet principā es saprotu, jā. Un īstenībā es domāju, ka tev ir taisnība tajā ziņā, kas katram cilvēkam būtu jāzina. Pat ja mēs paši nezinām, ka mums tāda informācija ir vajadzīga, tā informācijai būtu jābūt pieejamai. Jo ir tā, tā kā tu saki, tas piemērs, tīpaši par pasīvajām austiņām, tā ideja ir tāda, es uzlieku šīs te bezvadu austiņas, vai virs ausīm, vai iebāžam iekšā, un tad, kad izlādējies, tad tev ir vads, it kā tev ir vads. Un tu domā, es saslēgšu, un turpināsim klausīties. Un izrādās, ka nē, tas vads ir domāts tikai, lai uzlādētu. Arī tā ir, jā. Un tad ir tāda vilšanās sajūta. Jo, kāpēc gan ir vads, un es viņu nevaru lietot, vai ne, kopā ar austiņām? Jā, īpaši, ja ir pierasts tas cilvēks, kas pirms tam ir lietojis austiņas ar vadiem, tas liekas kā loģiskais tas solis, kāpēc tas vads tur vispār ir. Interesanti.
Lūk, tā kā tas kopējais varbūt kopsaukums šai sadaļai būtu tāds, ka es gribētu apskatos, gan rakstītos, gan video apskatos, lai piemin skaņas avotus, no kurienes tiek klausīts, un arī dziesmas. Nu, vismaz dažas ielieciet, lūdzu, aprakstos, izstāstiet, ko jūs esat klausījies ar šīm austiņām. Jo man tas īsti neko nedod, ka tās austiņas varbūt baterija tur 50 vai 80 stundas, bet es nezinu, kā viņas skan līdz galam īsti. Man nav tā kā uzzīmēta tā bilde varbūt, kā varētu būt, kā es varētu iztēloties, kā viņas skan apmēram. Vismaz kaut kādas iezīmes dodiet, lūdzu. Lūk, tā. Vai ir kas piebilstams? Tikai tas, kad aicinājums apskatu veidotājiem uzburt to ainu, kas cilvēkam, kurš iegādāto šīs te konkrētās austiņas, kāda pieredze viņam būtu tiešām, klausoties mūziku. Nevis vienkārši skatoties uz cipariem. Ok, ar to mēs arī šo lielisko segmentu, ja tā var teikt, mēs varētu slēgt un doties mūsu nākamajā segmentā, kas saucās Mūzika ap mums. Mūzika ap mums. Klausāmies un dalāmies ar jums. Nu, ko mums ir šodien? Albuma apskats. Es domāju, es tev atkal došu vārdu šoreiz atvērt vaļā šo lielisko segmentu. Jā. Aiziet. Šis albums, kuru mēs apskatīsim šajā reizē, mēs esam palikuši tepat Latvijas mūzikā. Un man nemaz nav žēl, ka mēs esam palikuši Latvijas mūzikā. Mēs apskatīsim interesantu nosaukumu grupa un interesants albums. Nu ko, pieteikšu tad viņas laikam. Sāksim ar to. Grupa Ilonas Maska. Albums tehniski bez nosaukuma, bet parasti ir pieņemts, ja nav nosaukums, tad mēs pieliekam klāt grupas nosaukumu. Tātad albums arī ir tādu pašu nosaukumu Ilonas Maska, un tas nav pavisam svaigs, bet tikpat kā iznācis nieka, cik sanāk pusotru gadu atpakaļ, 1. decembris 2024. gads. Jā, diezgan, es nezinu, kā pareizi izteikties par nosaukumu tāds. Nē, man nav vārdu, kāpēc ir tieši šāds nosaukums. Un es varbūt mazliet izstāstīšu, kuras uzdūros uz šo jauko bandu. Jo ir brīži, kad mēs zinām, ko mēs gribam klausīties, un tad ir brīži, kad vajag kaut ko jaunu atklāt. Un tad mēs dodamies meklējumos. Parasti jau tas tagad mūsdienās ir internets, jo, nezinu, draugi īsti vairs tā arī neiesakam, varbūt neklausās tik aktīvi kā kādreiz. Nav vairs tā interese par to mūziku tik liela. Un tad es iedomājos, varbūt vajag pamēģināt mākslīgo intelektu. Uzjautāt viņam tīri par Latvijas mūziku, ko viņš iesaka. Un tā es arī viņam uzdevu šo jautājumu, lai viņš man pastāsta, kādi jauni albumi ir iznākuši šogad. Bet viņš mazliet nokļūdījās pa tiem gadiem, bet viņš man iedeva Ilonas Maska šādu te nosaukumu. Es domāju, nekad neesmu dzirdējis tādu. Vajag paklausīties. Lūk, un tad mēs esam šajā podkāsta epizodē ar Ilonas Maskas albumu apskatu. Jā, šodien ir mākslīgā intelekta teikts albums. Jā. Principā tā. Tev nebija šaubas tajā brīdī, kad tev parādīja šo te nosaukumu, vai tā reāli ir īsta grupa?
Man bija, jo es parasti ar šādiem visādiem, es varētu teikt, dīvainiem nosaukumiem ir grupas, vai pat ne grupas, bet repa žanra pārstāvji. Parasti ir, Jā. dažādi interesantie tādi, kas izlec un kurus vajadzētu pastīties, kā viņš skan. Kas tas tāds ir? Es ierakstīju Spotify, un jā, ir albums, viss kārtībā, grupa ir īsta. Un tad mums, diemžēl ne fiziski priekšā, bet digitāli priekšā ir šīs te albums. Salīdzinoši īsts albums, ja mēs skatāmies atpakaļ uz Carnival Youth, kas bija pār pa 40 minūtēm, tad šis ir uz pusi īsāks. Nieka 22 minūtes 44 sekundes un ar 7 dziesmām. Bet jaudīgām dziesmām. Jā, jo es paskatījos latviski gandrīz, vai viņš jau iekļaujās tādā terminā kā mini-albums, EP. Jā. Bet es tā intereses pēc paskatījos, kas tad ir EP, un tehniski tas skaitās albums līdz 6 dziesmām un līdz 30 minūšu ilgumam apmēram. Tas tāds fakts jocīgais. Tad šis būtu tehniski kaut kur pa vidu starp EP un LP, vai ne? Kaut tā pa vidu. Jā, starp filmetrāžu un izmetrāžas albumu. Lūk, tā. Ko? Dodamies tālāk pa savām vadlīnijām un skatāmies, kas mums te ir. Skaņu inženieris ir Ģirds Laumanis. Miksējuši un masterējuši albumu arī ir piedalījies Ģirds Laumanis, un arī pati grupa ir producējusi albumu. Tā kā tāds kopdarbs, gandrīz tāds tā kā indija jau, uz indiju stilu velk tas viss. Un ierakstu studija ir Valmierā, studija Hodila Records, jo grupa arī pati ir dibināta Valmierā 23. gada maijā. Tā kā vietējo sadarbību tur viss notiek viņiem, kas ir, protams, jauki. Nevienmēr ir jāskrien uz lielpilsētu, lai kaut ko izdarītu. Tā ir taisnība. Valmierā īstenībā Hodila Records ir vieni no Valmieras ilgdzīvotājām studijām, un Laumanis, jeb Lomiks, kā viņš ir zināms mūzikas aprindās, ir tik ļoti, ļoti daudzām grupām, un ne tikai Valmieras vietējām grupām, bet vispār Latvijas grupām miksējis, masterējis albums, ierakstījis savā šajā te Hodila studijā. Ja jūs paskatieties Discogs katalogā, tur ir gandrīz 100 albumi, un tie ir tikai reģistrētie. Iedomājieties, cik daudz ir, kas nav ielikti Discogs. Tā kā cilvēks ar ļoti lielu pieredzi ir stāvējis blakus albumu tapšanā. Jā, pilnīgi nav noteikti. nekāds joks. Un albumu vizuālais noformējums, jūs varat apskatīties Spotifyā un arī klausoties podcastu. Es, kā saka, jau moderni ietagošu grupu. Tur varēs arī podcastu aprakstā redzēt to bildi. Es no sākuma tā īsti nevarēju saprast, kas tas tāds ir, bet tas ir vilciens uz sliedēm ar šķūri priekšā, bet man viņš atgādina īstenībā mazliet cilvēka seju. Ja mēs tā pastamies, tie lodziņi atgādina acis un tā melnā priekša, tur resti droši vien vilcienā, viņi tā kā muti atgādina nedaudz tā, ja mākslinieciski skatās. Bildi ir uzņēmis Uģis Brālēns, un noformējuma salikums kopā ir Estere Artmane. Visu pārējo tur salikusi smuki ar uzrakstiem un dziesmu nosaukumiem droši vien. Starp citu, es šo albumu arī iegādājos. Man viņš vēl nav uz rokas, diemžēl, bet man viņu izsūtīs un būs kolekcijā. Mums arī šāds jauks albumiņš, jo albumus tagad ļoti bieži saskāries, kad var nopirkt tikai grupu koncertos un varbūt kaut kādās, praktiski jā, grupu koncertos tikai. Nav ne internetu veikalā pat šis albums nekur, un nav arī fiziskajos veikalos. Tu nevar ieiet iegādāties. Kas ir mazliet žēl īstenībā, lai popularizētu tos pati grupa ar albumiem. Jo arī es domāju, ka, lai atklātu jaunu kaut ko mūzikā, tu taču arī vari aiziet vienkārši uz fizisku mūzikas veikalu un pašķirstīt diskus vai plates.
albums ir izdots gan diska formātā, gan vinilā. Nu jā, man šķiet, ka tā ir tāda mūsdienu zīme, kad nav iespējams iegādāties ļoti daudzu mākslinieku ierakstus, teiksim, fiziskā formātā veikalos, kā tas kādreiz bija ierasts, ja, mūzikas veikalos, piemēram, vai arī pat pasūtīt internetā, kas īstenībā liekas tā diezgan saudabīgi mūsdienu vidē, ka mēs internetā nevaram pat pasūtīt kaut vai to pašu disku. Bet no otras puses tas kaut kādā veidā iedrošina cilvēkus apmeklēt koncertus vai alternatīvā ziņā sakontaktēties ar pašiem mūziķiem. Līdzīgi, ka mēs runājām iepriekš par Carnival Youth, arī no viņiem pašiem kaut kādā veidā var iegādāties viņu jaunākos devumus, pat ja veikalā vairs nav palikušas neviens kopijas. Jā, tas ir forši, bet es ticu, ka kaut kāda neliela daļa viņiem, kā saka, aiziet gar degunu, jo viņi nezina, kad viņiem veikalā varbūt diski ir beigušies. Nu jā. Tā kā, un arī ne visi cilvēki uzņemsies un rakstīs pašam māksliniekam, jo viņi domā, nu ko te es tur uzbāzīšos, kā saka, kautrīgais latvietis. Jā, bet tas arī ir saprotams. Mēs kaut kā, nu vismaz man personīgi ir bijis līdz salīdzinoši nesenam laikam tāds priekšstats par mūziķiem, ka viņi ir savā ziņā neaizsniedzami, ka viņi ir, nu kā cilvēks uz skatuves, ir cilvēks uz skatuves un es esmu klausītājs zālē un pa vidu ir barjeri parasti vai skatuve ir augstāk. Un tad arī liekas, ka īstajā dzīvē tā ir. Lai gan visbiežāk tā situācija tāda nepavisam nav, bet tas priekšstats vienkārši tāds izveidojas. Bet jā, katrā gadījumā, nu, ja klausītājiem gribas kaut ko fizisku ierakstu, vai tas būtu disks, vai tā būtu plate, vai kaut kādā gadījumā, ka mēs runājam par kādām citām grupām, kam ir tie USB flash, tie stiki, kā tas latviski saucās, kas arī ir interesants digitāls fizisks formāts. Droši mēģiniet sakontaktēt. Tagad lielākoties grupas ir gan Facebookā, viņiem ir lapas, gan Bandcampā, ar viņiem var sazināties. Pilnīgi noteikti es iedrošinātu cilvēkus tā kā sakontaktēties ar šiem cilvēkiem, šiem mūziķiem un izveidot varbūt pat ciešāku to saikni ar mākslinieku. Nu ko, varbūt Artis mums iepazīstinās ar grupas sastāvu. Jā, tātad grupas sastāvs trio īstenībā, kas liekas šim te mūzikas žanram ļoti atbilstoši. Mums ir solists un ģitārists Kaspars Cīrulis, bass ģitāru spēlē Kristaps Dzvinko, kurš arī izpilda vokālu šur tur, un bungas, jeb situma instrumenti ir Oskars Vimba. Šajā albumā, kurš ir debijas albums, starp citu grupai, viņi bija tajā brīdī kādus mēnešus, 7, 8 darbojušies, kad viņi izdeva šo albumu. Tur nepiedalās neviens viesmākslinieks. Un cik mums zināms, no šī albuma nav neviens radio singls iznācis, bet, nu, visam ir laiks. Nu, viens singls gan ir pieminēts, bet viņš, es nezinu, vai ir radio kādā, iespējams arī ir bijis kādā radiostācijā, ir Bezvadu sejas, kurš tika izdots 1. novembrī 24. gadā, respektīvi mēnesis pirms albuma iznākšanas ir parādījies viens singls, bet, nu, mūsdienās jau arī singlu tu var izdot tikai Spotify, piemēram, vai citos mūzikas straumēšanas servisos. Piemiršu šo lielisko vārdu. Bet man vienmēr ir tāda galvā tāda bilde, kad grupā jābūt ir 4 cilvēkiem, jo solists vienmēr ir solists, viņš tāds stereotips, kā saka, radies, ka viņš tikai dzied, viņš neko citu nedara, viņš dzied.
protams, raksta dziesmas un vispār, bet fiziski uz skatuves mēs to neredzam, protams. Un tad ir ģitārists, bass un bungas, tāds klasika, bet jau ir, arī par trietā lieliski tik galā, nav problēma. Tas varbūt tāda sagadīšanās vienkārši, kad šeit nav izteikts tāds četrinieks, kā saka. Mums Latvijā īstenībā ir iepriekšēji precedenti jau bijuši tie paši pienvedēji piedzīvojumi visu laiku trietā. Tur gan, protams, sanāk, ka basģitārists ir vokālists. Un tad vēl tāda grupa kā Jauda, kas savā ziņā ir diezgan līdzīga. Arī, protams, tāds roks, ik pa laikam pat diezgan pasmaks roks. Arī 3 džeki. Gan jau, ka vēl ir diezgan daudz, kurus es esmu aizmirsis pieminēt, bet vēl no 90. ko es atceros, Fēliks Ķiģeļa Melnā princese, arī viņi visu laiku tikai trietā ņēmās, un diezgan veiksmīgi it kā bija. Bet tas kaut kā ir laikam no grandža ietekmes, kad Nirvana parādījās, cik viņi trietā bija, tad vieglāk laikam savākties 3 džekiem nekā 4. Tā ir. Tagad pat mūsdienās jau grūti 2. Vai ne? Nosacīti. Tad mēs varbūt varam virzīties uz priekšu. Oficiāli videoklipu nav no konkrētā albuma nevienai dziesmai, kas, ir izmaksas papildus droši vien, ja jūs esat 3, tas ir vēl kā saka, smagāk pavelkams. Un mēs varētu doties albumu dziesmu iztirzājumā nelielā, kas mums ir aizķēries tāds visvairāk aiz sirds āķiem no šīs grupas. Ok, es domāju, ka šoreiz sāc tu ar saviem favorītiem. Jā. Labi, sāksim ar... Varbūt daram tā, ja mums sakrīt, es iešu no albuma pirmās dziesmas loģiskā secībā uz leju, un ja mums sakrīt, tad arī tu pieslēdzies, lai mums iet šī saruna uz priekšu. Un man pirmā dziesma jau kā arī pirmā albumā iepatikās Seko man. Man ir tāds komentārs pierakstīts, ka man patīk vijīgā ģitāras melodija panta laikā. Tur ir tāds mazliet tāds, kā senlatvieši teiktu, meldiņš, bet viņš tāds, es nevaru izstāstīt, bet viņš tā kā tevi medī varbūt. Jā, tā nav tāda standarta 3 akordu dziesma. Tā melodija ir ļoti, ļoti īpatnēja. Tur ir ļoti daudz dažādi tie akordi. Un man liekas, ka man personīgi tas lielākais pārsteigums bija, ka viņš vokālists šajā dziesmā īsti nedzied. Viņš vairāk stāsta pa virsu šai te melodijai. Jā, bet tas ir izdevies ļoti labi, un tas nav slikti, un tas ir savādāk mazliet. Tas iezīmē arī grupas jau tā interesantos dziesmu tekstus vēl paspilgtina vairāk, jo tā lieta, par ko tiek runāts šajā dziesmā, tur ir tik daudz tā kā patiesība un tik daudz informācija arī varbūt vienlaikus, kad tev ir tas viss ir jāizstāsta. Tu nevari izdziedāt to visu. Tas vienkārši ir jāpasaka, kā ir. lai kā tas arī nebūtu. Bet tas ir tāds... Es angliski teiktu, ka tā ģitāra ir, kā saka, haunted. Viņa tevi tā kā medī un grib, lai tu viņu tādu... Tas piedod to visu vēl, to stāstu dramatizē dziesmas. Un tas stāsts konkrētajā dziesmā varētu būt, nevis varētu būt, bet ir par atkarību no interneta un no displejiem reizē. Es to nolasu tā, jo ir frāze dziesmā pulcējas baros pie ķēdes un aplokos
savērvētas manas ekrānu ciltis, kur man jūs aizvest, kam man jūs pārdot, kas vairāk solīs, tam arī atdošu. Jā. Nu, tas ir konkrētas, gan mūsdienas, gan arī jau gadus atpakaļ, kad sākās viss tas. Es domāju, ka gan internets, gan reizē to visu tā kā paspilgtināja mobīlo, es pat teiktu, nevis mobīlo telefonu ienākšana, bet viedtālruņu, kad tev internets ir rokā visu laiku un kabatā. Tā kā, un tās ciltis ir tās, kas sēž pie tiem ekrāniem, un arī birojos sēž visi pie ekrāniem, un viss notiek caur internetu mūsdienās. Un es domāju, par to, kas vairāk solīs, tam arī atdošu. Tas ir par to, ka mūsu privātie dati tiek arī notirgoti lielākām reklāmu kompānijām, kuras pēc tam tev zvana un neliek mieru. Es tā to sapratu. Jā, man radās vēl līdzīgs, kā to nosaukt. Es uz to konceptu skatījos arī tādā ziņā, ka mēs visi esam saslēgti kopā, un mēs visi patērējam šo te informāciju pa labi, pa kreisi un pilnīgi no visurienes. Un tad ir tas, ka tas, kas mums visvairāk tiek barots, tas viedoklis, kas mums visvairāk tiek barots, to mēs arī visvairāk pieņemam par savējo. Tīši, netīši, tā kā cilvēks tiek pieredināts pie tāda vai citādāka domu gājiena. Un tad ir tā, ka kas tev visvairāk tiek dots, tam tu arī principā atdod savu to kritisko domāšanu, tas tu tā kā atdod viņam, jā, tu atslēdzies. Es vēl domāju no tāda rakursa. Bet jāsaka tā, ka tā pirmā dziesma jau ievada visu to pārējo albumu, viņš parāda īstenībā ļoti labi, kāda noskaņa būs un teksti, ka tie nav nekādi par puķītēm un mīlestību. Jā. Tas ir pavisam nopietns albums, tā ir nopietna mūzika, un viņa tiek izpildīta ļoti nopietni, dažreiz pat ļoti, ļoti tā jaudīgi, emocionālā ziņā. Man ir arī pierakstīts pie konkrētās dziesmas vēl komentārs. Dziesma par atkarību no interneta un aklu sekošanu influenceriem, kuri var ļoti viegli manipulēt ar pūli. Un vēl tāds, varbūt nesmuks vārdu salikums ir aitu efekts. Jā. Piekritīšu šajā gadījumā, jā. Nu, lūk, tad mēs varētu varbūt virzīties uz nākamo dziesmu, ja tev nav nekas vairs piebilstams pie konkrētās dziesmas, kura saucās Seko man. Dodamies pie otrās, kas ir Bezvadu sejas. Bezvadu sejas ir laikam jau tas vienīgais singls, tāds oficiāls, pusoficiāls no šī te albuma. Un savā ziņā, jā, mēs turpinam laikam to pašu tematiku, kas bija dziesmā Seko man. Un, viņa arī tā noskaņa ir tāda ļoti tāda, kā saka, doom, jā, mazliet, ka mēs esam mazliet nolēmti visi, bet tas tiek pasniegts ļoti mākslinieciskā veidā, tādā ļoti, man ļoti patīk gan šai, gan nākamajām vairākām dziesmām, man ļoti patīk basa partija, man ļoti patīk apakša, kā viņi iet, un man ļoti atgādināja tādu grupu kā Editors šajā gadījumā. Viņiem ir līdzīgas dziesmas apakšā. Bet atšķirībā no Editors šī dziesma aiziet pavisam citā virzienā, un arī teksta aiziet īstenībā mazliet savādākā virzienā, kas bija ļoti patīkami. Mans komentārs varētu būt tāds, ka šī dziesma, kā jau tu minēji, arī tā kā turpina to pirmo stāstu.
un tās dziesmas pat varētu gandrīz vai apvienot vienā garā, bet dziesmā, bet viņas ir sadalītas, bet tas stāsts ir līdzīgs jau par to, ka, ja internets pazūd, tad mēs neesam vajadzīgi un sveši, jo reālajā dzīvē nemākam normāli mēs komunicēt vairāk, tikai pielipuši pie displejiem, un tas ir tas, kā mūsu sabiedrība tagad aug un attīstās, jo kā internets ir tā ir viss, tev nav seja vairāk. Man ir pierakstīts citāts tāds no dziesmas. Tās nav tavas domas, tas ir citu viedoklis. Tas vairs neesi tu pats, tas ir kāda modelis. Tas bija konkrētajā dziesmā teksts nocitēts. Nu, tas ir tas, ko tu teici jau. Jā. Principā, jā. Nu, es arī šīs divas dziesmas savienotu kopā. Nepārtraukti. Vienkārši ir tā, kā mēs iesākam par šo tematiku runāt, un tad mēs turpinām par šo tematiku runāt, bet bišķiņ savādākā rakursā, ja šis ir tā kā it īpaši dziesmas beigas, man liekas, ka tas parāda, ka tas ir personiskāk nekā tas pirmais gabals, ja, nekā seko man. Ja sako, man ir vairāk, teiksim, par influenceriem, tad šis otrais ir vairāk par to, ko mēs paši sev nodaram. Un dziesmas beigās. Man ļoti patīk tas elements, kad puika prasa kāpēc internets nav. Jā, kur palika. Kā man tagad dzīvot tālāk, apmēram. Nu, varbūt tu vari turpināt tad ar nākamo skaņdarbu. Ko? Trešā dziesma albumā Smaržo pļavas. Nu šeit arī es kaut kā baigi nofokusējos man tieši uz muzikālo šai dziesmā. Es zinu, ka tev vairāk tā kā uzrunā teksti, un man vairāk uzrunā instrumentālais izpildījums. Tas ir ļoti labi, mums veidējās diskusija līdz ar to. Jā, un es turpinu redzēt tās iedvesmas, ko viņi ir, starp citu teikuši pašiem, ka viņiem ir muzikālās ietekmes esot no 90. gadu grunge un punkroka. Es vēl gribētu piebilst, ka ir arī no postroka saucamā pilnīgi noteikti ietekmes, ko es jūtu īpaši šajā dziesmā. Man ļoti, ļoti patīk, kā viņa sāks. Man ļoti, ļoti patīk tas ritms, kas iet visu laiku apakšā šeit dziesmai, kā viņa attīstās. Man ir jautājums tev. Vai tev šī dziesma Smaržo pļavas, it sevišķi sākums, neatgādina konkrētas dziesmas kaut kādas? Jo man ir komentārs. Man dziesmas sākums, tieši kad sākās tā bungu aktīvā sišana, man viņa atgādina Paparoģu dziesmu I devise my own demise. Nu, tas nav nekas slikts, ka viņa atgādina kaut ko, bet tas arī ir no jau 2000. Sākuma, es negribu samelot. Un tad, kad sākās ģitāras pirmie akordi, viņi man ļoti atgādina Placebo dziesmu, kura ir The Bitter End nosaukums. Viņi mazliet līdzīgs ir. Un kaut kādu mazu laiciņu tā noturās, bet tad dziesma aiziet savā plūdumā. Bet tur arī ir tas, ko tu teici par 90. gadu un 2000. gadu sākumu ietekmes. Tas nekādā gadījumā nav slikti. Nepavisam nē, un īstenībā man patīk, kā parādās tie elementi no iespējams citiem māksliniekiem, citām dziesmām, bet tie elementi parādās tā ļoti, ļoti tā kā, viņš tā kā pazib tev gar ausīm, runājot tādā tālainā valodā. Tu vienā brīdī saproti, bet šis man ļoti atgādina kaut ko. Un tā dziesma aiziet kaut kur pavisam citur. Bet tev rodās, tev paliek tā asociācija uz kādu brīdi. Un tad
sākas teksts, piemēram, dziesmā, un tad tu sāc ieklausīties tekstā, un tad viņš aiznes tevi kaut kur vēl pavisam savādāk. Bet ir forši, ka ik pa laikam pazīm tāds, kā saka, es viņus varbūt sauc par rozīnītiem, ik pa laikam ir tādi punktiņi, es domāju, es šo te fragmentu zinu no kaut kurienes. Citreiz tu pat nevari pateikt, kas tā ir pa dziesmu, bet no kaut kurienes tev kaut kas atmiņā sēž un uzrunā tā lieta. Jā, un runājot par rozīnītēm, man šajā konkrētajā dziesmā ļoti patika pūšamais instruments, kurš bija pēc pirmā panta un pēdējā pantā visu laiku pavadīja. Viņš piedod, kā saka, odziņu dziesmai. Es gan nezinu, kurš no grupas dalībniekiem viņu, kā saka, jāsaka pūšam instrumentus pūš. Bet man ļoti patika, man vispār patīk, kad ir pūšami instrumenti, klarnetes vai flautas, šāda tipa mūzikā tiek iesaistītas. Tas ir, ne visiem tas ir, ne visām grupām, bet kad ir tas piedod kaut ko tādu īpašāku tai dziesmai. Jā, starp citu, tad, kad mēs runājam par šādu tipu mūziku, kas tad saitās šis žanrs? Principā viņi sev nodēvē par alternatīvo roku, bet tajā pašā laikā šajā albumā diezgan daudz ir punkroks, līdz kuram mēs nonāksim pāris dziesmu laikā, kas ļoti izteikts punkroks. Un ir arī kaut kas no grunge mūzikas, un es jau atkal atkārtošos, ir kaut kas no postroka. Postroks, ja kāds nezina, tad ir tādas grupas kā Interpol, Editors, The National, tāds diezgan izteikts tāds post-rock, post-punk grupas, kuru skanējums ik pa laikam tā kā pavīd izspiežas dažās šajās te dziesmās. Un tad iedomājieties, klausītāji, kad jūs klausāties kaut ko diezgan tādu, diezgan ātru, diezgan smagu, un tad vienā brīdī pēkšņi parādās klarnete. Iedomājieties, tas tāds negaidīts pavērsiens. Jā, man ir pierakstīti, nocitēšu dziesmu mazliet atkal. Man ļoti patīk šo albumu citēt, jo tas ir teksti vienkārši ir ģeniāli. Viņi, kā saka, tā definīcija, viss ģeniālais ir vienkāršs, bet ne visi to spēja pamanīt. Un tas pirmais, ko es gribu nocitēt, ir katra laiks uz pasaules ir nezināms nogrieznis, bet apmaldīties ir tik viegli, Un viņš arī solists šo dziesmu izpilda visu laiku tādā, tā kā, es teiktu, izmisīgā manierē dziedāšanas. Jā. Tā kā nedaudz bļaujot, un, es redzu maz tādu izmisumu balsī, kad šī dziesma tiek dziedāta. Kur ved tavs ceļš, vai tu pats to zīmēji? Tas arī tā ir tīrākā atsauksme uz internetu, man liekas, kad vai tu pats izdomāji to, ko tu gribi darīt, vai tu noskatījies no kāda, vai kāds teica, ka tā ir jādara, jo tā ir pareizi. Es to tā redzu. Jā, šis albums nav tāds, kur tu vienkārši viņu noklausies. Šis albums ir tāds, kas tev liek domāt. Katrs skaņdarbs liek domāt par kaut kādu aspektu no mūsu dzīvēm, un tas liek paskatīties uz mūsu savā ziņā to negatīvo pusi, ko mēs sev nodaram, ko mums pasaule nodara, vai esošā, teiksim tā, situācija ar tehnoloģijām, cik tālu mēs esam nonākuši, kas ir tā labā, ir tā, protams, tā labā puse, bet ir arī tā sliktā puse, un ne daudzi mūziķi par to slikto pusi kaut ko saka, bet šis albums tā diezgan izteikti ir par tādām lietām. Un dažreiz varbūt tas neliekas ērti, ja klausītājiem paskatīties uz sevi no negatīvās puses un saprast, es laikam palaižu savu dzīvi garām šādā veidā, jā. Bet es domāju, ka
ik pa laikam ir veselīgi tādā situācijā sev nolikt, ka tu vari paskatīties no malas, un kad tev kāds pasaka, jā, mūzikas formātā, nu, paklau, jā, bišķiņ paskaties uz sevi un izdomā, vai tas, ko tu dari šobrīd, ir tas, ko tu gribi. Un, ja nē, tad ko tu vari mainīt? Kompas adata rāda uz debesīm. Dziesmas beigās gandrīz bija šādi vārdi. Un es šajā brīdī, es nezinu, kāpēc es iztēlojos cilvēku, kuram ir izstiepta roka, kurā ir rokās telefons mobilais, kurš meklē zonu izmisīgi, jo viņš nevar bez, viņam nerāda ceļu, ja nav internets. Viņš nezina, ko darīt un kur iet, jo viņš nav viņš pats. Un es domāju, visas šīs 3 dziesmas var arī tad sasaistīt tādā kopējā stāstā par šo internetu mūsdienās, ko viņš nodara. Un tad jau nākamā dziesma, kura saucās Savi cilvēki, kas arī atver, es domāju, albumā tādu kā nākamo sekciju, varētu teikt, daļu, kur mazliet pamainās arī muzicēšanas stils. Arta komentārs. Jā, mēs nonākam laikam līdz tam pankrokam, ko es minēju iepriekš, un šī te otrā daļa albumā mēs tagad pārējām no runāšanas par informāciju, tehnoloģijām un internetiem un viedierīcēm, un mēs nonākam pie politikas. un no vienas puses varētu likties kaut kas baigi strīdīgs, bet īstenībā viņš neko sliktu, es nezinu, neko no vienas vai no otras puses nesaka, viņš pasaka tā kā taisni pa vidu, kā tas ir. Un dziesma Savi cilvēki, šajā gadījumā mēs runājam par korupciju. Būsim atklāti, jā, šī dziesma ir par korupciju, par to, ko cilvēks pie varas var atļauties. Un tur es domāju, ka tev arī būs teksti, ko nocitēt, bet man ļoti uzrunā tas principā tas sākums, ja saschēmo laimi Baltazara krastā un saschēmo laimi juridiski korekti un visās instancēs, un tur vēl tie... Amats ir jāatstrādā, kā saka viņi paši sēdziesmā. Tā ir. Man īstenībā nav ko nocitēt no šīs dziesmas, jo tu jau arī to pateici. Man pietiek jau ar to, kad es izlasu saschēmo laimi Baltazara krastā. Tas ir, jo mēs arī ģimenē bieži esam runājuši par to, kā cilvēks, kurš strādā, es teikšu, ierindas darbu, maizes darbu, kā viņš var nopirkt sev, es pat neteiktu māju, es teiktu villu vai kaut ko tādu, kas ir jādara, lai tu tiktu. Jā, ir iespēja, ka tu vari laimēt loterijā, vienmēr ir iespēja, bet savādāk es atļaušos teikt, bez zakšanas tu netiksi pie tādām lietām. Jā, bez saschēmošanas. Jā. Tas man pietika ar šiem vārdiem. Saschēmo laimi Baltazara krastā. Viss ir pateikts. Tur amati ir jāatstrādā un roka roku mazgā un tā tālāk. Tas ir, politika. Varbūt arī tad virzamies tālāk. Jā, tā arī jāsaka īstenībā nākamā dziesma varētu būt otrā daļa Saviem cilvēkiem. Jo, tā tematika turpinās. Un šī ir izstāšanās. Un izstāšanās bija tāds, viss šis albums ir salīdzinoši skaļš, bet izstāšanās sākas īpaši skaļi, tīri vokālā ziņā, un tas uzreiz, kā klausos šo albumu, tas bija tas brīdis, kad man likās, es gan arī mazliet satrūkos, es tā kā negaidīju to kas notiks ar Savienību, ka visas valstis izstāsies. Un es domāju, kungs, kas notiks tālāk, ko viņš teiks tagad, kas būs. Tā višķiņi uztraucos. Bet tur tik daudz īstenībā metaforas ir šajā te dziesmā, kur ir visīsākā visā albumā, mazliet zem 2 minūtēm.
Jā. Bet viņa ir ātra, teksts ir ātrs, viņš pasaka īstenībā ļoti daudz šo gan arī 2 minūšu laikā. Jā, arī dziesma par politiku izklausās īstenībā uz kaut kas bišķiņu uz Inokentīm Mārplu pusi. Jā, ceļš tas spējais sākums, kad viņš nobļāvās to pirmo frāzi, tas likās. Man ir pierakstīts tāds teksts, kur es nocitēju. Šodien to sauc par demokrātiju, bet te ir sapūvis sabiedrība. Kontrolēti visu prāti, pakļaujas un saliecas. Lūk, tāds teksts bija. Un aklas kļūst visu acis, lūdzu roka, ņemiet, vediet. Jā. Tas arī visu pasaka par šo dziesmu. Es gribētu vēl piebilst, ka šīs 2 dziesmas man, es nezinu, droši vien, ka tekstiski nevis tiešā veidā, bet atgādina Rage Against the Machine, to niknumu pret iekārtu, to tā kā pretošanos iekārtai. Es nezinu, man tāda sasaiste, bet ne ar konkrētām Rage Against the Machine dziesmām, bet tas tieši tas politiskais. Jā, tas man atsauc atmiņā, kad jā. Absolūti, jā. Pilnīgi noteikti. To arī var redzēt. Gars. Varētu doties tad uz nākamajām 2 dziesmām. Man par šīm dziesmām nav komentāru pilnībā nekādu, jo varbūt ir tikai 1 pie 7, bet sagaidīsim 7, un tad arī es pateikšu savu nelielo domu. Ceļojuma man liekas, tā vājā vieta ceļojumam ir, ka viņi ir uzreizēs izstāšanās, uzreizēs tāda ļoti, ļoti aktīva gabala. Es būtu viņu varbūt bišķiņ pabīdījis uz augšu secībā, albumā, ja es viņu būtu licis. Bet ceļums kaut kā pazūd, pēc izstāšanās. Jo es personīgi tās 2 minūtes klausos, un tad es pēc tam 5 minūtes pārdomāju, ko es tikko dzirdēju. Un pa to laiku tā dziesma ir izskanējusi, tā nākamā dziesma. Un tad es atjētos, kad jau iet sliktas kopijas. Un tad, tās sliktās kopijas es vēl noklausos pa ceļojums, man atzīšos baigi atmiņā nepaliek. Man no kopijām palicis ir atmiņā tas, kad pašās beigās viņš saka, ka esi citāts, neesi citāts, un arī kopējamās mašīnas, kopējamā aparāta tā skaņa, kad cilvēki tiek vienkārši kopēt ārā no tā visa. Tas ir arī mans komentārs par šo dziesmu. Kad, es nezinu, tāds varbūt, vai tev ir vēl par šīm dziesmām konkrētajām, kas piebilstams 2? Es teikšu, ka nē. Man patīk tajā pašā laikā, kā albums beidzas. Man patīk, ka viņš izskan savā ziņā klusi, viņš beigās gandrīz vai čukstus, saka, tu esi kopija. Viņš beidzas. Viņam ir noslēgums. Ja? Nav tā, ka mēs kliedzam klusums. Ja? Viņš tā kā nobeidzas tā pamazām. Tajā pašā laikā arī palasot citas recenzijas, ko ir rakstījuši Latvijas mūzikas apskatnieki, es varu redzēt apmēram to kopējo viedokli par šo albumu, kurš ir ir ok noklausīties, tur šis tās grupa ir ko pateikt, vai tas ir labs albums, diez vai tas ir slikts albums, nē. Viņš ir kaut kur pa vidu. Man ir tāds komentārs, ka šo albumu vajadzētu noklausīties tiem cilvēkiem, kuri šo albumu nekad nenoklausīsies. Jo šī nav popmūzika. Viņa neskan pa Latvijas populārākajām radiostacijām šīs dziesmas. Un viņi nenoklausīsies šo albumu vai dziesmas no tāda iemesla dēļ, kad viņi tajā laikā sēdēs internetā.
Un viņi darīs to, ko grupa dzied pirmajās 3 dziesmās vismaz. Jā, un ironiskā kārtā viņi palaidīs garām to, ko grupa saka šajās 3 dziesmās, jo viņi nekad viņu nedzirdēs. Tieši tā. Un ja būtu jādod viens singls pēdējais, kurš arī visticamāk nekad nebūs, es liktu Seko man kā singlu kaut kur radio rotācijās ielaist pa kluso viņu iekšā, lai viņš nonāk vismaz daļēji līdz cilvēku ausīm. Tāda būtu mana tā ideja. Labi, es liktu laikam Smaržo pļavas. Bet, nu jā, Tā ir. tematika tāda pati, vai ne? Lai cilvēki noklausās un aizdomājas, bet, nu, būsim realisti, tas diez vai notiks. Smuki beidzās. Mums ir pēdējais uzdevums. Mums ir jāiedod stīgas šim lieliskajam albumam. Es varbūt sākšu. Labi. Tā kā es arī esmu, es nezinu, kā izteikties, es skaidru galvu mazliet un saprotu līdzi un sekoju, kas notiek, un mums ir bērni un mēs kontrolējam internetu. Tad es likšu vairāk dēļ tekstiem. Es likšu 7,5 stīgas nekautrējoties, jo es neko šādu īsti neatminos, ka būtu dzirdējis latviešu valodā mūsdienās. Tāds kā acu atvērējs tiem, kuriem viņus vajag atvērt, bet nekad arī tā neatvērsies. Jā, es likšu šim albumam 6 stīgas. Arī galvenokārt tekstu dēļ, galvenokārt tematikas dēļ, jo man ir sajūta, ka grupai ir ko pateikt. Es zinu, ka grupai ir arī pietiekami liels potenciāls muzikālā ziņā. Viņi prot spēlēt savus instrumentus ļoti labi. Viņi, nu jā, profesionāli samiksēts albums izklausās īstenībā ļoti labi. Un piekritīšu tev arī tajā ziņā, ka nu, es arī neesmu dzirdējis neko tādu latviski izdotu pirms šī albuma. Viņš atšķiras, absolūti atšķiras. Un man ir bišķiņ žēl, ka tāpēc viņš kaut kā nav, vai par spīti tam, viņš kaut kā nav īsti pamanīts. Jā, bija iesniegts laikam pagājušā gada Gammas balvai. Nezinu, vai viņš tika īsti caur nominantu kārtā, bet visādā ziņā, skatoties tagad internetā, kad mēs gatavojamies šai epizodei, meklējot informāciju, nu, man radās tāds iespējas, ka, diemžēl, šis albums ir tā kā vairāk vai mazāk paslīdējis zem plašākas publikas redzamības, un tikai daži uzcītīgi mūzikas apskatnieki ir vīžojuši paskatīties un paklausīties šo te albumu. Un arī mēs skatāmies Spotifyā, nav viņiem diezgan daudz spēlējumu šīm te dziesmām. Tas sasaucās ar to, ko tu tikko pirmīt teici, par to, ka šīs dziesmas būtu jādzird tiem, kas nekad laikam viņas nedzirdēs. Bet, atkārtošu vēlreiz, no manis tad 6 stīgas šajā gadījumā. Vai es noklausīšos vēl? Jā, es noklausīšos pēc kāda laiciņa, un, manuprāt, šis albums varbūt neprasa pat tik ļoti kaut kādu specifisku noskaņu, lai viņu noklausītos. Es domāju, ka šo albumu var noklausīties jebkad, kad tev gribās emocionāli kaut kādu tādu atsvaidzinājumu, kontrastu tai mūzikai, ko tu klausies ikdienā. Es domāju, ka mēs uz šīs pārdomu nots varam arī atvadīties. Sameklējiet albumu, noklausieties,
padomājiet. Čau visiem! Tā. Atā!